tā otra daļa, kur varbūt nav izdevies uzlabot budžetu un noteikti, kur ir palicis tāds, varētu teikt, trūktums un nepadarīt darba sajūta, ir nevienlīdzības mazināšana īpaši attieksmē pret ģimenēm ar bērniem, kas saistās gan ar atvieglojumu par apgādību esošu personu un nepaaugstināšanu bērniem. Tātad tur kā ir 250 eiro, tā ir. Un ģimenes valsts pabalsta palielinājums atbilstoši inflācijas un pirktspējas mazināšanās par 30% faktiski pabalsts faktiski ir samazinājies. Vienlaikus nenolieksiet liels pieaugums tieši demogrāfijas jautājumiem šajā budžetā? Nē, es noliekšu, ka liels. Jā, jo es domāju, ka būtiskā sadaļa piedzimšanas pabalsts ir labs, tas ir pirmajam brīdim, bet tieši tie ilgtermiņa atbalsta pasākumi, arī bērnu kopšanas atvaļinājumi apmaksas, kā saka, pieaugums ir svarīgs, bet tas nav tik lielā apmērā, kā būtu vajadzīgs, lai sasniegtu iepriekšējā, kā saka, līmeņa pirktspēju. Bet, manuprāt, tieši ģimenes valsts pabalsta indeksācija, varētu teikt, vai pieaugums par tiem 30% ar koeficientu 1,3 būtu ideāls atbalsts visām ģimenēm ar bērniem. Pretēji koalīcija bija jau iepriekš vienojusies un saglabāja šo neapliekamā minimuma celšanu darbspējīgiem cilvēkiem, un tas proporcionāli bija viena un tā pati summa.